Mēs ejam uz nākamo bloku, kas būs divas uzstāšanās, būs veltītas, es gribētu teikt, tas virziens būs veltīts atbalsts ģimenēm ar bērniem. Ja, divas uzstāšanās, bet šī, kurā būs divas runātājas, arī sociāla darbinieku biedrības biedrs Evija Rutmane, kura ir arī valdes locekle mums. Evija pārstāv savā ikdienā strādā Ogres novadā, bet šajā uzstāšanās, kas mums ir nosaukta par atbalstu ģimenes sistēmai, ģimenes funkcionēšanu ietekmējošu saslimšanu gadījumos. Tātad, ja ģimenē ir bērniņš, kuram ir vai nu specifiska saslimšana, es domāju, ka to varētu droši vien asociēt arī ja ģimenē ir bērniņš ar kādu invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem. Bet Evija šajā gadījumā uzstāsies citā lomā nekā profesionāli, nekā mūsu kolēģi, vai varētu teikt tā, mūsu kolēģi, kurai ir arī sava personiskā pieredze šajā jautājumā. Un šī uzstāšanās tā sadalīsies divās daļās starp Evijas kā mammas, bet es domāju, ka ja mūsu kolēģis to stāsta, tas ir mums saprotamā veidā, un es pieņemu, ka tas ir ļoti vērtīgs tāds skatu punkts. Un pēc tam arī otra runātāja būs. Mums, diemžēl, ir izmaiņas. Irita Ritenberga nevarēja ierasties, bet viņu aizvietos Kristīna Veispale, kas arī pārstāv to pašu organizāciju Rūpju bērns, biedrība Rīgas pilsētas Rūpju bērns, un stāstīs par individualizētiem risinājumiem personām ar funkcionālu traucējumiem, bet arī ģimenēm, kurās ir šādas situācijas. Evija, lūdzu, nāc priekšā. Evija tātad vada atbalstu nodaļu ģimenēm bērniem Ogres novadā, ir strādājusi par sociālo pedagogu arī. Tā kā cilvēks ar ļoti lielu pieredzi šajā darbā ar šo mērķu grupu, un arī mums ļoti būtisks atbalsts sociālo darbinieku biedrībā, jo tu ienes arī to perspektīvu, kas mums līdz šim varbūt tik ļoti izteikti nebija. Paldies tev par to, un dodu vārdu tev, iepazīstini ar savu pieredzi, un cerams, ka mēs visi varēsim uzsūkt kādu atziņu no tā, jo mēs jau sociālai darbinieki esam cilvēkiem, kas sastopās dažādām grūtībām. Lūdzu. Jā, labdien visiem. Dzird, ja? Ir ok. Kā redzat, manam uzvārdam nav klāt nekādi grādi akadēmiskie, ne amati, ne statusi. Jā, jo šodien es būšu savas ģimenes balss, es būšu mamma, neskatoties uz savu izglītību. Kādā no intervijām es teicu, ka vecākiem, kuriem vai ģimenēm, kurās ir cilvēks, ģimenes loceklis ar smagām saslimšanām, dažādiem sarežģījumiem, viens būtisks atbalsts ir labs psihiatrs. Līdz šodien es biju domājusi, es paņemšu savu brīnumu tabletīti, mums ir izrakstīts brīnumu tabletītes emocionāli smagiem brīžiem, kad vajag pārvarēt krīzes, bet es domāju, nē. Es mēģināšu būt maksimāli tāda, kāda ir mammas ikdiena un mūsu ģimenes ikdiena. Man ir kabaslaktiņš, man ir iebjās raudāt publiski un grūti raudāt arī vienatnē, bet katram gadījumam. Mirklis, kad gaidam bērniņus. Mēs esam vecāki 3 bērniem, un grūtniecība parasti ir kaut kas gaišs, skaists, labs, un tā bija ar mūsu pirmajiem 2 bērniem, un arī 3. grūtniecības laikā 1. nedēļas, diemžēl tikai. Kad sākotnēji nāca ziņa, ka ļoti augsts risks, ka bērniņš, ka būs spontānais aborts, bet tiekot pāri šai krīzītei, pirmajā skrīningā tika konstatēts, ka kaut kas nav labi. Bērniņš ir pārāk mazs, galva ir ļoti maza, kakla kroka savukārt ļoti liela. Neskatoties uz grūtniecības pārtraukšanās riskiem, mēs piekritām amniocentēzei, tātad augļūdeņu paņemšanai. Un gaidot rezultātu, smagākais bija tas, ka mūsu uzdevums bija dots izdomāt, ja būs smagā diagnoze, vai jūs pārtrauksiet grūtniecību vai nē. Kā ir pieņemt šo lēmumu, kad mājās brālis un māsa gaida brāli vai māsu, kas būs 3. Kā ir nolemta, ka tu jau jūti savu bērnu, un ka tu zini, ka tu esi 3 bērnu mamma, pavisam, nevis 2 pusbērnu. Kā ir pieņemt tādu lēmumu? Un šeit varbūt traucēja arī mana profesionālā pieredze, jo es redzu to, cik ļoti atbalsts trūkst.
šiem bērniem, šiem cilvēkiem, kuriem dažādas grūtības. Un man ir jāpieņem lēmums, vai man nolemt bērnu tādai dzīvei, vai tomēr izbēgt viņa mocības. Paldies Dievam, rezultāti nebija tik slikti. Mūsu bērniņš varēja dzīvot un bija prognozes, ka arī normāli funkcionēt. Mūsu 2 bērni uz to laiku, kad piedzima Dārtiņa, dēlam bija 2,5 gadi, maziņš, meitai vecākai 7 mēneši. Kamēr mēs gājām grūtniecības periodam cauri, kur es biju absolūti emocionāli izolējusies no saviem bērniem, praktiski vecākajiem bērniem mammas nebija, jo mamma vai nu raudāja vai mēģināja kaut kā sagrupēties. Tas bija mūžīgais jautājums, ko jau pirmais runātājs teica, vai ne? Ko es izdarīju ne tā? Ko es kā sieviete, kā topošā māte izdarīju ne tā, ko es varēju darīt savādāk, lai mums bērniņš būtu vesels. Mans vīrs pēc bērniņa piedzimšanas teica, viņam nekad mūžā vairāk, pie kādiem apstākļiem nebūs neviens bērns, jo viņš ir tāds klasiskais vīrietis, kas sieva ir aiz muguras, un viņš ir gādātājs un rūpētājs un sargātājs, bet viņš dzīvoja situācijā, kur sieva ir sabrukusi, bet viņš nevar nekādu palīdzēt. Un viņam uz to vienkārši jānoskatās. Un šeit, ja mēs runājam par demogrāfiju, dārgie visi plānotāji, nauda vai dzemdēt vai nē, nenoteiks. Bet, ja mēs saprotam, un arī man, ja šis būtu pirmais bērniņš, es nekad nevienu vairāk pasaulē nelaistu. Jo jebkuram topošajam vecākam ir skaidrs, kad arī dzīves grūtajās brīžos ir vajadzīgs atbalsts. Un ja tā nav, ir grūtāk pieņemt lēmumu laist bērnu šajā nedrošajā pasaulē. Izšķirošais bija pēdējā trimestrī. Mēs zinājām jau agrīn, ka mūsu bērniņam ir ļoti smags sirds defekts, bet pēdējā trimestrī arī tika paziņots, ka 100% vajadzīga ir operācija, vai uzreiz pēc dzimšanas, vai vēlāk, tas nebija zināms. Līdz ar to bērnu piedzimšanu mēs gaidījām nezinot, vai tajā mirklī uzreiz paņems mūsu bērniņu un aizvedīs, vai nē, kā zīdēns vispār var sirds operāciju pārciest. Ja? Un tas man kā mammai bija svarīgi, kas notiks, kā tas ir, un kā speciālists es zinu, cik svarīgas ir šīs pirmās nedēļas, šī piesaiste, kad ir šis cilvēks, kā būs, ka tikko no dzemdību galda manu bērnu aizvedīs. Un arī, kad piedzima Dārta, tas ārsts, ko teica ārsti, jūs paliksiet pie mums slimnīcā, kamēr atlapsiet, bērnu mēs aizvedīsim uzreiz prom. Un man bija tajā mirklī skaidrs, kā mammai, ja man prasīs, kā man ir, pat ja man būs ļoti slikti, es ārstiem teikšu, ka man ir ļoti labi, lai es varētu braukt līdzi savam bērniņam. Kas tālāk? Un tas ir tas, laikam, kas pavada mūs jau 8 gadus. Mūsu stāsts sākās 2017. Kad nebija bērnu slimnīcas projekts, un daudz kas vēl nebija. Šis jautājums vai izdzīvos? Visu laiku šis jautājums arī joprojām ir blakus, kurā mirklī mūsu ceļi varētu šķirties. Kā tas mans emocionālais stāvoklis grūtniecības laikā ietekmē manu bērnu, kuram jau tā ir kaut kādas problēmas, kā šī mani pārdzīvojumi ietekmē viņu. Un par ko? Un arī grūtniecības laikā, nestoties, ka mums ir paplašinātā ģimene un šis sociālais tīklojums plašs apkārt, es negribēju stāstīt nevienam, kam es eju cauri, jo man bija sajūta, un kāda ir arī šobrīd, joprojām sajūta, ka tajā mirklī, kad es vēl kādam pastāstīšu un redzēšu šo līdzpārdzīvojumu, tajā mirklī tie pēdējie spēki sabruks. Par bērnu piedzimšanu, kā es teicu, bija ļoti liels risks, ka viņu aizvedīs, bet aizveda mūs abus uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Ko es piedzīvoju savās 3. dzemdībās, ko sākotnēs arī nesapratu, ka es negribu, lai mans bērns piedzimst. Tā bija nenormāla stipra vēlme, lai viņš nedzimst atšķirībā no iepriekšējiem bērniem. Pēc tam es sapratu, ka es zinu tikai tam, kamēr viņš ir pie manīm, man zem sirds, viņš var dzīvot. Kā būs tālāk, ka piedzims, es nezinu neko. Brālis un māsa, viņi 2 nedēļas neredzēja mūsu. Ne savu jauno māsiņu, ne mani. Mēs nevarējām satikties, protams, pastāvēja iespēja, ka bērnu slimnīcā var satikties pagalmā. Dārta dzima februārī, vīrusu mēnesī.
satikties ar bērniem pagalmā, bija risks, ka es kaut ko aiznesīšu dārtē. Un man kā mātei lūza sirds, ka es neesmu pie saviem vecākajiem bērniem. Mans vīrs var būt tikai pusstundu pie manīm, jo ir vēl bērni, pa kuriem ir jārūpējās, un tur es esmu pilnīgi viena. Jauna pieredze, ka man ir jāpamana, un kuriem ir ārsti arī to atzīst, ka mammas intuīcija visspēcīgākais mērinstruments. Diemžēl mēs esam piedzīvojuši to, ka uztverot kaut kādas netveramas izmaiņas bērnā, tas ir izglābis mūsu bērnu dzīvību. Bet tas man nāk ar milzīgām bailēm, ka kaut kādā mirklī noguruma pēc, neuzmanības pēc es kaut ko nepamanīšu, ko man vajadzēja pamanīt. Un to mans bērns var samaksāt ar savu dzīvību vai ļoti smagu ar veselību. Es esmu bezspēcīga, un tā ir sajūta, kas ir mums abiem ar vīru, joprojām mēs esam bezspēcīgi. Mēs varam vienkārši plūst pa straumi un gaidīt, ko dzīve atnesīs. Un joprojām es nevaru par to runāt, kaut ir ļoti smagi, ne ar vienu, es negribu un nevaru par to runāt. Un arī šobrīd, ir ļoti labi, ka ir atbalsta grupas, tās ir vajadzīgas. Un jautājums, kas ir domājot, piemēram, par sevi un par manu vīru, kā ir tad, kad vajag vēl atbalstu, lai saņemtos aiziet uz atbalsta grupu. Mūsu dzīve izstās apmēram šādi. Ļoti bieži mēs esam galvu uz leju un nezinot, cik drošas ir tās drošības siksnas. Dažreiz priecīgi, ka beidzot kaut kas ir beidzies. Arī nākošnedēļ mums ir vizīte pie kardiologa, jo mēs zinām, ka ir nākošā smagā sirds operācija. Kad mēs nezinām, mēs atkal esam uzgaidāmajā telpā, kur katru reizi var būt tā, ka viss jūsu bērns ir pienācis laiks operēt. Šis ir operācijas ir smagas, šis operācijām diezgan liels procentu skaits, kad bērniņš var arī neizdzīvot. Jā, un ja mēs runājam par Covid laikiem, kamēr citi strīdējās, vajag potēties vai nē, mēs domājam, kā mūsu 2-gadnieks izdzīvos, ja dabūs Covid, jo, kā mēs zinām, pirmais bija astma, sirds, cukura diabēts, tie ir riska grupa. Mums bija 2-gadnieks, kas ļoti atbilda riska grupai. Covid mums nesa to, ka rehabilitācijai ir daudz garākas rindas, jā, jo ir pauze visur, izmeklējumiem ir pauze, mēs zinām, ko nozīmē mazam bērnam, katra diena ir svarīga rehabilitācijai, savlaicīgai diagnostikai. Mūsu dzīvē viss tika uzlikts uz pauzes, kas mums bija nemitīgas bailes, kas notiks, ja pa vēlu būs kāds izmeklējums, kā ietekmēs mūsu bērnu dzīvi turpmāk, ja rehabilitācija uzsāksies gadu vēlāk. Jā, mūsu bērns ir piedzīvojis insultu, un tālāk būs arī viens slaidiņš. Insultu mūsu meitiņa piedzīvoja pusgada vecumā, tā nevajadzētu būt, tas tā nenotiek, tas notika. To, ka tas ir tiešām insults, es turēju savu bērnu rokās, redzēju šīs pazīmes, un tam bija vajadzīgs laiks, lai pārējie noticētu, ka bērnam ir insults. Un rezultātu, kad ir smadzeņu izplūdums, asins izplūdums, un tūska, es uzzināju no sava vīra telefoniski, ka viņš to saņēma. Tajā mirklī bija viena pati mājās ar 2,5 gadus vecu bērnu un zīdaini uz rokām. Un tas bija mirklis manā dzīvē, kad es histēriski raudāju un domāju, kaut mani un Dārtu paņemtu pie sevis kāds augstāks spēks. Jo man nav spēks vairs dzīvot un cīnīties un būt visu laiku neziņā, un ka mana ģimene redz, cik ļoti tas ir smagi. Jā, joprojām mēs dzīvojam, kā es teicu, ar pārliecību, ka mēs nevaram, ne ar pārliecību, ar apziņu, ka mēs nevaram palīdzēt tuvākajiem. Dažreiz ar saviem bērniem, kuru sekas mēs redzam, kā ir brālim, kuram mamma pazuda un tēca īstenībā 2,5 gadu vecumā, un cik viņš ļoti mīl savu mazo māsu, bet tāpat laikā cik ļoti dažkārt viņš viņu ienīst. Jo viņa atņēma viņam vecākus. Un joprojām viņš pārdzīvo, mums ir bieži ārstu apmeklējumi, dažādas rehabilitācijas, un brālim ir jautājums, kāpēc tikai viņa, kāpēc jūs braukājat tikai ar viņu? Kā viņam paskaidrot, ka tas ir vajadzība? Tā ir vajadzība, nevis vienkārši mēs mīlam to maziņo vairāk, un tāpēc mēs ar viņu regulāri kaut kur braucam. Es vairs nevaru. Tas ir ik pa laikam, lai cik dīvaini joprojām varu. Es zinu, ka man arī vīram ir tā, ka es vairs nevaru. Un, ja godīgi jāsaka, laikam mēs esam diezgan liels retums, un man neatbildēts jautājums, kā mūsu laulība ir šos 8 gadus noturējusies, ejot visam cauri, jo parasti tas tā nenotiek.
Ā, jā, kad teica, mūsu bērniem viss būs labi. Jā, ir tā cerība un pārliecība, un tad tu saņem invaliditātes apliecību. Tas ir mirklis, kad arī vecākam vajag atbalstu, ja, jo tas ir apliecinājums tam, kad tomēr viss nebūs labi. Šobrīd lielais izaicinājums, jūs redzat bildi, ja, redzat, mūsu bērns iet parastā dārziņā, mūsu bērns runā, mūsu bērns staigā. Līdz ar to tiem vecākiem, kuriem ir guļoši bērniņi, kuriem ir smagāk traucējumi, šis stāsts ir 2, 3 smagāks. Bet mūsu bērns iet. Es, kā jau minēju, esmu sociālais pedagogs, Stop 47 treneris, bērnu, kā audzināt bērnus bez vardarbības grupas vadītājs un tam līdzīgi, un es vadu arī pedagogiem lekcijas tajā laikā, un lūk pašai bērns kāds. Mūsu bērnam ir gan sīkās motorikas, gan lielās motorikas traucējumi, viņš ēd nekārtīgi, viņš nosmērējas ēdot. Viņa ir impulsīva un izrādās diagnoze, šis sindroms, ultraretais sindroms, kas mūsu bērniņam, kurā 4 gadus mēs gaidījām, kas ar viņu ir. Viņa ir impulsīva, viņa ir ļoti emocionāla, ļoti mīļa, bet arī mēdz būt ļoti dusmīga. Un līdz ar to, kāds tad ir pašiem tas bērns? Un arī vecāku spiediens, ar ko vecāki saskarās ikdienā. Mums ir bijuši zvani, ka vecāki saka, kad jums vajag likt robežas bērnam, tāpēc viņi ir impulsīvi, ka mēs viņu nemīlam, ka mīlam pa daudz, ka droši vien mēs izmantojam miesas sodus. Un ja mēs neizmantojam miesas sodus, droši vien mēs viens otru sitam. Visticamāk vīrs laikam mani. Un tas ir ļoti emocionāli smagi. Mēs zinām, cik ir ļoti daudz ierobežojuši resursu izglītības iestādē. Tāpat laikā mēs jūtam, kā to atbildību pārliek uz mūsu pleciem. Mums ir jāizņem, jāspēj panest trūkstošo speciālo pedagogu vietas. Logopēda nelaiku nespēja pienācīgi strādāt ar mūsu bērnu un tam līdzīgi. Jā, un mums nav superspējas. No kurienes mēs tās ņemam to spēju izdzīvot, es nezinu, bet superspēju mums nav. Un tiešām šī sajūta bieži vien iedodiet mums gadījuma vadītāju. Visas šīs rehabilitācijas procedūras, izmeklējumi, bērnu pulciņi, viss ir vienā čupā, un mēs vēl strādājam abi divi. Mums vajag gadījuma vadītāju, kas saliek kaut ko pa plauktiņiem. Manas dilemmas, un arī vīra, mēs esam cilvēki. Mēs gribam būt arī Evija, un tur grib būt Ģirds. Bet visu laiku mums ir jābūt vecākiem, kas rūpējas. Ko nodara cilvēkam tas, ka viņš gadu gadiem atliek to, ka viņš ir cilvēks pats? Es nevaru menedžēt visas aktivitātes, bet sabiedrība no manis prasa, lai es un arī daudz citu speciālisti, ja rekomendācijas ir iedotas, tas viss ir jāizpilda. Nē, es nevaru uz visām izvadāt. Es nevaru izvadāt uz visām ergoterapijām, fizioterapijām, abaterapeitiem un tam līdzīgi. Es nevaru. Es nevaru būt pedagogs, atnākot no darba. Es esmu sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, sociālais darbinieks ar izglītību, bet es nevaru 7 vakarā. Un tā dārta man ar 7 vakarā nav gatava mācīties, trenēties. Un tas nekas, ka mana māja viss tās pēc mazas dārziņu grupas ar visu iespējamām attīstošām aktivitātēm. Bet jā, man tas ir jāspēj. Es pati gribu realizēties, un jautājums, ja es visu nepaspēju sava bērna labā, man ko darīt? Man atteikties no savas dzīves un ziedoties bērniem? Es nezinu, man nav atbildes. Man nav spēka meklēt palīdzību pašai, jo tas ir atkal. Mēs zinām, ka bērnu slimnīcā ir šī psiholoģiskā palīdzība, kā tas ir ikdienā, kur ir tik daudz visādi citādi ārsti, procedūras, viss, iekļaut vēl braukšanu uz Rīgu, lai saņemtu sev psiholoģisko palīdzību. Es esmu vecāks un es esmu speciālists. Kā pagājušajā gadā Līga Bērziņa nemaldos teica, vecāki, kas ir izglītoti, parasti cieš no tā, kad viņi jau paši visu var. Un to mēs piedzīvojam. Ka mums uzliek daudzas gaidas, ka mēs paši varam, bet es savam bērnam esmu mamma. Es neesmu objektīvs sociālais pedagogs, es neesmu objektīvs speciālais pedagogs, es esmu mamma. Jūs zināt šo stāstu, varbūt Osteriks un Obeliks. Tas Obeliks ir tas lielākais, kas jau bērnībā iekartīja nemaldos tajās stiprās dziras katlā, un viņš vienmēr ir stiprs. Asteriksam ir jāiedzer tā stiprā dzira, un kas mums
palīdz ikdienā, tādas mazas sīkās lietas, ka mēs darba vietās nejūtam ne jokus, ne nosodījumu, ka mēs vedam savu bērnu pie ārsta. Kad mūs aizstāv un pa mums iestājas. Vienalga, vai tas ir skolā, vai tas ir ārsts. Kad speciālisti, kā es teicu, Dārtei ir ultrareta saslimšana, kad speciālisti godīgi pasaka, mēs nezinām, bet ejam kopā. Mēs to saprotam, kad cilvēki nezin. Bet visvairāk tracina tas, ka tēlo, ka zin un veda kaut kur, nezin kur. Kad viņš tikai piedāvā atbalstīt, man vienreiz piedāvāts psihologs 8 gadu laikā. Diemžēl sociālā dienesta resursi mums ir psihologi, kur mēs šādās situācijās vecākiem piedāvājam. Es nevaru izmantot. Kādēļ, jo es esmu kolēģis, kuram ir jau attiecības ar mūsu psihologiem vairāk nekā klients ar psihologu. Viņi nevar mani ņemt un strādāt ar mani un manu ģimeni. Kad apkārt saprot visi speciālisti, kad šīs teorijas, kādi resursi palīdz un kādi ir atbalstoši, šo resursu neesamība nedod nekādu rezultātu. Jo bieži vien liekas, ja ir iekļaujošā izglītība mums uz papīra, tā tad viņa darbojās tieši tāpat, it kā viņa būtu realitātē. Nē, tas, kas ir uz papīra, nedarbojas nemaz, lai cik gudriem vārdiem tas ir uzrakstīts. Tas, kad samana, kad mēs sakam, ka viss ir labi, un nekas ar mums viss kārtībā, ka tomēr pamana to, kad mēs ejam pēdējiem spēkiem. Kad saredz, ka mums nav superspējas, kad mums pasaka, ka Klau, jūs esat super vecāki, ko mēs nevaram 101 lietu izdarīt. Kad ieraugu visus mūsu bērnus, ne tikai jaunāko, kuram ir grūtības, kad ieraugu mūsos vecākus, nevis speciālistus vai kaut kādu amatu pārstāvjus. Kur vēl palika? Kad saredz mūsu bērnā pozitīvo. Kad pasaka arī pozitīvo, un es redzu, kā sistēma ir mainījusies pozitīvi. Mans lielākais saviļņojums bija Dārta pēdējo dzimšanas dienu sagaidīja slimnīcā, un kopā pusdienu kasti atverot, tur bija kūciņa dzimšanas dienas. Un ārsti nāca ar dāvanām un apsveic viņu, man kā mātei. Tas bija milzīgākais paldies, jo es redzēju, ka aiz pacienta ir saradīts bērns. Bērns, kura bija dzimšanas diena, kurš arī grib spēlēties, kurš arī ir kā visi. Un ka manī saskata mammu. Un nesaskata manas izglītības, nesaskata manas zināšanas, bet saprotu, ka es esmu mamma, tikpat bezspēcīga, tikpat izmisusi kā visi. Paldies! Jā, paldies, Evija. Es domāju, mēs iedosim tev pauzi bišķiņu, pēc tam varbūt būs jautājumi arī. Bet kolēģi, kas ir auditorijā, klausītāju vidū, es gribu jums palūgt mazliet refleksiju par to, dzirdot. Es apzināti nepārtraucu Eviju, kaut gan laiks faktiski ir izgājis abu divu runātāju laiks, bet es domāju, mēs uz noslēgumu vārdu rēķinu varam atļauties mazliet, bet kā jums liekas, uzrakstiet refleksiju, kā jums liekas dzirdot šo stāstu par ģimeni, kurai ir īpaša situācija, kurai, es domāju, ka daudz no mums arī mēs pateiktu, mēs arī nezinām, ko darīt. Teiksim tā, uzreiz pirmajā brīdī. Kas ir tās prasmes, kas jums, uzrakstiet dažus vārdus, tā kā mākonim tur vajadzētu parādīt, kas ir tās prasmes, ko sociālajiem darbiniekam būtu jāstiprina strādājot ģimenēm šādās situācijās, krīzēs. Kas tas ir, kas mums būtu vajadzīgs, kas būtu vai jāmācās, vai tieši otrādi kaut kāda īpaša attieksme. Mēs dzirdējām diezgan daudz, man liekas, Evija diezgan daudz priekšā pateica, tā kā, ja mēs apgrieztu tos vārdus tā profesionālā valodā, kā mums savu lomu būtu jāizpilda. Jā. Drusku patērējam laiku, un es domāju, Kristīna, tu varētu nākt, bet man liekas, Kristīna, ja tu noskaņotos uz patiešām pašu galveno, un ja tu varētu pavisam īsi izstāstīt tos piemērus, kā šie risinājumi top, tad, jā, bet es to aptauju atstāju atvērtu, jā, un lūdzu uzrakstiet, un prezentācijas beigās varēsim arī parādīt uz ekrānu, un varbūt kādu komentāru no, piemēram, Evijas arī dzirdēt par šo, kā mēs noreflektējam, jā. Lūdzu. Labdien, kolēģi!
un klātesošie klausītāji tiešsaistē. Es gribu pateikt milzīgi paldies Evijai par drosmi. Mēs nolēmām, ka mēs veidosim šo te stāstu kopā, un Evija piekrita atvērt durvis uz to, kā izstās ikdiena vecākam ar visām izrietošajām un ietekmējušiem faktoriem, kas ir emocionālie, fiziskie, attiecību ietekmējušie faktori ģimenē. Un mēs daudzus gadus esam strādājuši arī biedrībā meklējot risinājumus, kā vislabākā veidā būt līdzās ģimenēm, kuras saskaras ar dzīves izaicinājumu, ka tev ir jāaprūpē, jāmīl, jāpieņem bērns ar smagiem garīgi rakstura traucējumiem, ar hronisku saslimšanu un šī dzīve uz pulvermucas. Un kā tas ir mums kā speciālistiem mācīties, būt līdzās, uzticēties vecāku teiktajam, mazināt viņu šo te smago nastu. Un Evija ļāva ieskatīties visos šajos jautājumos, ar kuriem mēs saskaramies ikdienā, sniedzot atbalstu vecākiem un ģimenēm. Un es domāju, ka mēs katrs savā pašvaldībā varam dot pienesumu, lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu sistēmu, un tieši tāds piemērs notika arī Rīgā. Pirms daudziem gadiem tika izveidots un nostiprināts saistošos noteikumos atsevišķs pakalpojumu veids, kas ir individuālas sociālās rehabilitācijas programmas. Un tas nozīmē, ka šīs programmas robežas ir tikai tās, ko un cik daudz mums atļauj cilvēks vai ģimene, un tieši mērķētas uz to vajadzību, kas ir šeit un tagad. Un tas ir tas, ko es varētu ieteikt katram no mums, tā kā mazliet piebremzēt un ieklausīties, kas tieši ir aktuāls šeit un tagad, šodien, kas notiek manās mājās, kas notiek manās sajūtās šodien, uzklausīt ģimeni, un ja viņa tajā brīdī nav gatava pieņemt palīdzību, arī tas ir pilnīgi normāli. Un bieži vien mēs steidzinam šo un arī uzbāžamies ar šo palīdzības sniegšanu, iejūtamies šajā glābēja lomā, bet tas nav vajadzīgs ģimenei. Ģimenei ir vajadzīgs stabilitāte, ka viņi zina, es šodien neesmu gatava runāt, bet rīt, pēc nedēļas, pēc mēneša, es zinu, ka es varu atnākt pie sociālā darbinieka, un mēs meklēsim kopīgi risinājumu. Mazs ieskats, kā veidojas individuāla programma, un tad es arī atspoguļošu vizuāli to, un tad es arī pabeigšu. Mūsu redzeslokā pakalpojumos ir lielākā daļa cilvēki ar smagiem garīgi rakstura traucējumiem, un mēs ikdienā pieredzam to, kā tas ir, ka jaunietis kļūst pilngadīgs, ka vienīgā izeja ir institūcija, bet vecāki to nevēlās, jo viņi ir veltījuši savu dzīvi un ieguldījuši savu laiku, mīlestību, rūpes, un viņi nevēlās, lai bērniem būtu jādzīvo institūcijā. Taču dzīve izdara savas korekcijas, un vecāki noveco, vecāki aiziet mūžībā, rūpes par bērnu uzņemas, pieaugušu bērnu uzņemas brālis, māsa, citi tuvinieki vai institūcija, vai sabiedrībā balstīts pakalpojums un tā sistēma. Šeit ir ieskats vienas ģimenes stāstā, kur mēs redzam, ka ģimene ir nepilna, un mammai pašai ir invaliditāte piešķirta ar redzes traucējumiem, un bērns ir ar smagiem
garīga rakstura traucējumiem un autiskā spektra traucējumiem, ar seksualizētu uzvedību, agresīvu uzvedību. Kā rezultātā ģimenē ir māsa, kurai ir būtiskas uzvedības grūtības, psihoemocionālās grūtības, trauksme, depresija, izvairīšanās no kontakta ar māti un visas šīs emocijas, par ko jau arī Evija runāja. Un jautājums ir tāds, nevis ko mēs nevaram, bet ko mēs varam darīt šajā situācijā. Un šeit es gribētu ieteikt no mūsu pieredzes būt elastīgiem un plānot pakalpojumus uz ģimeni vērstā pieejā, ieraugot katru ģimenes locekli tajā situācijā, kur viņš ir. Un mēģinot, ja tās nav konsultācijas, tās tie ir novērojumi, tās ir dažādas reakcijas, arī izvairīšanās no atbalsta saņemšanas bieži vien ir sauciens pēc palīdzības, un tāpēc mūsu pakalpojumos mēs veidojam šo atbalstu vairākos līmeņos. Tas ir atbalsts mājās, mājas vidē, kas ir vai nu atbalsta persona vai aprūpe mājās, plānojot šo atbalstu elastīgi, gan brīvā laika pavadīšanai, gan dodot iespēju vecākam izvēlēties. Ja viņš grib aiziet pie manikīra, viņš to var darīt, atbalsta persona būs mājās. Ja viņam vajag aiziet pie ārsta vai aizbraukt atpūsties, tā ir pilnīgi normāla vajadzība. Un mums ir jārespektē vecāka izvēles, bez jebkāda nosodījuma. Reizēm esam saņēmuši jautājumu, kad tikai atbalsta personu, tad, ja vecāks apmeklē psihoterapeitu, psihologu, viņš iet pie kāda speciālista, bet nē, reizēm vecāks izjūt rūpes un viņa dzīves kvalitāti uzlabo tieši tas, kādu izvēli viņš var izdarīt, beidzot par sevi, savu labklājību, individuālo, ko jūs arī redzējāt Evijas prezentācijā. Un attiecībā uz jaunieti ar smagiem uzvedības un garīgās rakstura traucējumiem un autismu izmantojām šo te lietišķās uzvedības analīzi, kas ir visiem pazīstama ABA terapija, bet šobrīd jau tas ir profesija klasifikatorā kā uzvedības lietišķais analītiķis. Psihoterapeits, psihologs. Ko nozīmē elastīga pakalpojuma plānošana vai arī gadījuma vadīšana? Tas nozīmē, ja konkrētajam psihologam neveidojas kontakts ar vecāku, tad mēs meklējam citu speciālistu. Un tas ir tā elastīgā pieeja vai dažādus veidus, kur un kā noris konsultācijas. Līdz ar to tas arī dod pozitīvas izmaiņas. Un ieguva un izmaiņas, pirmkārt jaunietis, kurš mācās ar smagiem garīgi rakstura traucējumiem speciālas izglītības iestādē, mums ir brīvlaiki, garie brīvlaiki, kur, ja jaunietis nav bijis mājās vai pa dienu nav mājās, tad tagad viņš ir visu vasaru mājās, vecāki nevar strādāt, tātad viņiem ir jādomā alternatīvi risinājumi, kas varbūt arī aprūp mājās, bet mēs zinām šo te apjomu. Lūk, un kas notiek, ja mēs elastīgi plānojam pakalpojumu piešķirot dažādos apjomos, biežumā, ilgumā, veidos, nevis tikai skatoties no pieejamā, bet meklējot risinājumus arī ārpus rāmja. Vecākam uzdodot jautājumu, kas tev līdz šim ir palīdzējis, kādās situācijās tu jūties labāk, mierīgāk, kas tev palīdz, vai tā ir tā tablete un psihiatra apmeklējums, kas arī vecāki baidās no tā, bet tas ir
ja ir šis psihoemocionālais līdzsvars izjaukts, tad ir nepieciešama arī medikamentozā terapija kādu laiku, un kad to mēs arī pieņemam, ka tas ir normāli, ne visi vecāki tam ir gatavi. Nu, lūk, un Mārtiņš Mors vaicāja jums, kādas zināšanas un prasmes sociālam darbiniekam ir vajadzīgas. Es esmu mēģinājis apkopot galvenās atziņas, un šeit ir par to, ka tas ir zināšanas par ģimeni kā sistēmu, tās funkcionēšana ietekmējušie faktori. Tātad katra darbība vai situācija izmaina to, kā jūtās katrs no ģimenes locekļiem. Un ir pētījumi, ka brāļu un māsas piedzīvojot kādu brāļu māsas aprūpes situāciju ģimenē, tas spēcina viņus, viņi ir empātiskāki, iekļaujošāki, stiprāki, bet ir arī daļa, kur ir šie augstie riski, ir paškaitējuma riski, depresijas riski, un tāpēc mums ir jāpamana, kādā virzienā un kāds atbalsts, kurā brīdī bērnam ir vajadzīgs. Un ne tikai tam, kuram ir smagi garīgs rakstura traucējumi vai saslimšana, bet ikvienu locekli ģimenes kāds ietekmē. Nu, lūk, zināšanas un izpratne par to, kā katra saslimšana ietekmē ikdienas dzīves kvalitāti konkrētai personai un pārējo ģimenes locekļu dzīves ritmu. Ja bērns ar autismu neguļ naktīs, bet guļ dienā, un mēģinam iztēloties, kā tas ir, ka mēs vienu nakti neguļam, un mums ir jānodrošina pilnvērtīga diena ģimenē, darbā, tātad kā tas ietekmē un kuros laikos mums ir nepieciešams atbalsta persona mājās vai citā pakalpojumā. Un tas, ko es gribētu kā vēstījumu jums atstāt, vēlreiz jautājums ir nevis, ko mēs nevaram, bet apdomāt, ko mēs varam, kādu pienesumu mēs varam kā sociālie darbinieki dot, lai atbalstītu ģimenes, kuras ir šādās situācijās, apzināties, kad katra diena ir vērtība, nerunāt, kas būs kaut kad, bet runāt šeit un tagad, kas tieši tagad notiek, jo uzdodot daudz jautājumus par nākotni, par mērķiem, vecāki jums nevarēs atbildēt. Viņi var atbildēt par to, kas notiek tagad, un tas vēl palielina tikai trauksmi. Un līdz ar to svarīgi ir paredzēt, ka situācija var arī pasliktināties un ņemt vērā speciālus ieteikumus un elastīgi vai nu samazināt pakalpojumu apjomu vai palielināt. Nevis pieturēties pie tā, ka mums ir 10 valsts apmaksātas psihologa konsultācijas vecākiem, kuriem bērnam tiek kārtots invaliditāte. Jā, ir ļoti labi, daļai tas ir pirmreizējais atbalsts, bet kā tālāk, kas ir nepieciešams? Ģimenes psihoterapija, vai ir nepieciešama atbalsta persona, vai aprūpe mājās, vai sociālā darbinieka konsultatīvais izglītojušais atbalsts. Un tad mācīties kopā ar ģimeni, kas darbojās labi un kas nedarbojās, un neuzlikt nekādā veida nosodījumu par jebkādām darbībām, kas ir bijuši risinājumi ģimenes. Tie varbūt bijuši risinājumi izmisuma brīžos, bet dot atbalstu, izglītojot, kā vēl savādāk mēs varam organizēt dienas ritmu, vidi, piesaistot, piemēram, ergoterapeitu, lai komfortablāk ģimenes apstākļos justos pārējie bērni, vecāks varētu veikt aprūpi, atbalstu, tikt atslogots, kā koriģēt dienas režīmu, uzturu vai ko citu, bet
tieši veikt šos novērojumus ģimenes vidē, ja ģimene ielaiž savā vidē, bet viņi var pieņemt arī lēmumu, nē, man pietiek ar to, ka es varu atnākt un izstāstīt. Nu, lūk, es beidzu. Paldies liels. Paldies Evijai, paldies Kristīnai. Mums patiešām galīgi nav laika, bet uzliekam to mākoni pa visu ekrānu vēlams. Ja? Tātad, jo es skatos, ka jūs esat atbildējuši arī līdzīgā, tad sadzirdēt, uzklausīt, empātija, atbalstu meklēšana, individuāli pieeja, empātija, iejūtība, komunikācija, līdzjūtība. Tas viss ir zināmā mērā, man liekas, šajā prezentācijā un arī Evijas stāstā bija atbildes, kādā veidā arī to izdarīt. Ja? Kādā veidā darīt, domāt par to, ko var šeit un tagad, nenosodīt, nesteigties ar secinājumiem, būt elastīgiem, individualizēt. Protams, ir vēlams, lai pašvaldībā šāds risinājums ir nostiprināts normatīvā aktā, ka mēs drīkstam arī šādu risinājumu piedāvāt kaut vai vienam. Ja, un bieži vien tam nav nekāda sakara ar materiālo stāvokli. Tā kā es nezinu, es teikšu lielu paldies. Biju domājis arī kādu komentāru, bet laikam mums nav vairāk laika. Evija un Kristīna, liels paldies jums par runāto.